Hey, let's make some money. Man esi pieckārtīgais kāzvodis. Vispār visu cilvēku lielākais konkurence ir... pasaka. Slinkums, tieši tā, trapījā. Mums jau darbā pietiek šie atkarībnieki, ja. Čau, draugi! Atkal lielais notikums, jaunā epizode ir klāta sadarbībā ar Nordic Events un Skaņa Gaisma LV. Un, dargie draugi, šodien atkal vēl viens kolosāls viesis pie mums ir ciemos. Pie mums ir Jānis. Čau, Jāni! Čau visiem! Jānis! Tātad, es tev vēlreiz izstāstīšu, kā mums notiekās podcasts. Mēs no sākuma izstāstam, ko interneta dzīves par tevīm saka. Pēc tam mēs tev uzdodam iepriekšējā viesa jautājumu. Tad mēs parunājam ap pasākumiem. Un tad beigās tev būs jāizdomā jautājums mūsu nākamajam viesim. Kaut kā tā īsumā. Un tu vari droši piekuriģēt, bet skatīsimies, ko tad par tevi saka. Jānis Jaunozols ir uzņēmējs un Momento Games dibinātājs, kurš Latvijā attīsta interaktīvas spēles un pieredzes pasākumiem un uzņēmumu komandā. Viņš specializējas spēļu dizainā, kas apvieno izklaidi, komandas darbu un radošu domāšanu, radot aktivitātes, kas iesaista cilvēks daudz vairāk nekā tradicionālās pasākuma izklaides. Ar Momento Games Jānis palīdz uzņēmumiem un pasākumu organizatoriem radīt pieredzes, kur dalībnieki ne tikai piedalās, bet kļūst par daļu no pašas spēles. Kaut kā tā. To tev mākslīgais intelekts, vai tu pats? Nē. Es varbūt izskatos gudrs, bet es neesmu tik gudrs. Tā skaistie vārdi atrast. Tas ir tā kā, mēram, Ainis šito nerakstē. Tas ir kaut kāds politiskais mīm. Man lūdzu uzrakstiet runu tādu, kas it kā Ja te kādreiz gribēsi kandidēt no 5. saraksta. Es tev rakstu, un tu būsi mans preses sekretārs. Tu vari uzreiz mākslīgiem intelektam prasīt. Bet tieši tādu piesitienu. Tekstu priekš politiskās kampaņas šitās te reklāmas. Tā apmēram arī ir? Viss stīgs jau. Viss kaut kur, to mēs varam uz to, ko tu teici, arī projicēt, jā. Tā kā pa lielam, jā. Ok. Labi, jā. Es tev uzdošu tad jautājumu, ko mums pirms tam uzdeva. Mums ciemos bija Evi un Beata no Evi Art Gallery. Nezinu, vai tu esi tur bijis vai nē. Tāpat Ganīm Dambī, jā, viņiem ir tāpat netālu telpas, un viņas ir mākslinieces un tā. Viņas uzdeva jautājumu, diezgan garš tas jautājums bija, bet es centos tādu mazliet noīsināt, īso konspektu izvilkt. Tas jautājums skan apmēram šādi. Kas ir tas tavs, tas drives, tas dzinulis, kāpēc, kas tev liek darīt to, ko tu tieši šobrīd dari? Kas tev liek no rītiem piecelties? Man galvā laikam tā pirmā doma, kas tur visu laiku tā kā saka, sauc priekšā, es teikšu ģimene, man galvā skan doma. Tāpēc, ka daudz kas mainās dzīvē, tad, kad tev ir ģimene, tad, kad tu dzīvo viens, tad tu dzīvo tā kā no dienas uz dienu, un, nezinu, tu plāno, protams, savu dzīvi, bet, izklaides, tur darbs, kaut kāda neliela savu personīga attīstība, ja, tur skolas, kaut kāda finanses, vēl kaut kas. Bet, es nezinu, tas ir tāds plūstošs, tu neesi nekam piesiets, ja. Un tas dzinulis, kas mani notur arī motivē, ir tas, ka ģimene, ja. Ģimene, tad tur bērni, sieva, tur plašāk, tā kā vislielā ģimene, ja, palīdzēt nodrošināt visai, ģimenei, ko vajag, ja. Un, lai to nodrošināt, tad tev kaut kas ir jādara. Un tev ir jādara daudz vai citreiz maz, bet tev ir tas jādara ne tikai priekš sevis, bet priekš ģimenes. Un tad tas ir tas motulis un dzinulis, kas man saka celies augšā. Nezinu, tagad tur ir citas atkal lietas, ja, kas nāk ārā. Ja, tad ģimenei nāk pretī otrs vārds citreiz, kad celies, tev ir jāiet tur darboties. Kaut to jāizvest bērnus uz skolu, uz dārziņu. Tas jau ir viens dzinulis, kas tev liek izkāpt no tās gultas. Ja. Bet pēc tam... tā, ka no rīta šodien grib paslinkot. Var neiet uz dārziņu. Neiet uz ar mani varbūt tas tā var būt, ja, bet tie bērni ir jāizved. Un tas ir tas motivators. Tas ir tas dzinulis, un pēc tam jau, ka bērni ir aizvesti pa savām vietām, tad iestājās otrs. Tā ir tā sliktākā lieta, tad, kad tu kaut ko pats ar sevi dari, tas tevs lielākais, man liekas, vispār visu cilvēku lielākais konkurence ir
Nu, pasaka. Slinkums. Slinkums, tieši tā, trapīja. Nē, tieši tā, slinkums, jā. Slinkumam tur nāk klāt visi negatīvismi, jā, neizziņa, nepārliecinātība, vai tev tur sanāks, ja tu šiem riskēsi, dosi vai kaut kāds finansiāls ieguldījums vai tur. Bet darīt, ja? Tad pirmais ir ģimene, kas tev palīdz vispār piecelties kaut kādu to rutīnu, ja? Tā varētu pat, ģimene, kas ienāk tā kā rutīna, tāda, ka tev tā dienas rutīna, tev tā nedēļa darba dienas ir tā skolas un dārziņi, tas tev palīdz vispār noturēties uz kājām, tad tev atnāk nelielais slinkums, lai tu pats pāriet pār sev un pateikt, man tagad nedēļas plāns vai mēnešu plāns, un sadalīts nedēļas plānos, tur kaut kāds dienas plāns, ja tādā mazliet agile sistēmā tu ar sevi strādā. Un galvenais jau ir sasniegt kaut kādu mazo to goldiņu nedēļā. Un tad arī tu atrod to motivāciju, ka tev kaut kas jāizdara, tad tu arī ej pēc tā, lai tu to sasniegtu. Kaut kā tā, jā. Bet tas dzinulis, jā, jautājums aizplūda jau tālu, bet jautājums bija par to dzinuli, kas man tā domas par savas ģimenes un par ģimenes labklājību. Lai ģimene justos forši. Lai ģimene justos labi, izglītot, pabarota, izguldināta un tam līdzīgi. Lai visiem būtu viss labi. Izstāstīja tie, kas varbūt nezina, es saprotu, ka tev vislielāk, tev visvairāk asociē ar visādām kazino spēlēm. Kaut kā tā. Spēlēm, jā. Jā, kas tieši tā. Man liekas. Izstāsti, kas ir tas, ko tu dari, un kas ir tas, ko tu nedari, varbūt, kur ir kaut kādi varbūt stereotipi vai kaut kas tāds, lai saprast. Jo es zinu, ka tas nav tikai tur blackjack vai ruletes galdi, ka tas ir krietni vairāk. Varbūt arī tā ir tā kā pieredze. Es reiz saku, es arī mazliet plūdīšu pa labi pa kreisi, man piekuriģē, bet es pēc klientiem spriežu. Ir klienti, kas uzvana un viņi zina, ko viņi grib, un ir klienti, kas nezinu, ko viņi grib, jā. Un tad var redzēt tās divas tendences, jā. Viņi it kā vai domā, ka zina, jā, tas vēl labāk, ka domā, ka zina. Bet viena lieta, jā, tev zvan uzreiz konkrēti paprast, piemēram, tur man vajag tur dzimšanas dienai pokera galdu, gribu ar puišiem uzspēlēt. Cilvēks visu, tas ir tas ideālais klients, kas tev uzvan, viņš tev pasaka pilnīgi visu, ko viņš grib, jā. Kādu, kur, cik ilgi tur, viss. Tur skaidrs, ja? Tur tas ir tāds klients, kas grib uzspēlēt foršu spēli, kuru pats negrib, piemēram, vadīt, jo pašam vadot sanāk ir lēnāk, haotiskāk, ja tev atbrauc vadītājs, tāpat kā pasākums, tāpat kā kāzas novadīt, ja? Var jau paši novadīt kāzas, ja? Bet, var, jā. bet, arī tā pokerspēle ir tieši tā, kā tu iesmējies, tieši tāda pats sanāk tā pokerspēle, ja? Gausa, lēna, viņas notiek foršas, ja? Bet tas cilvēks, tas viss, tas galds, tas viss, tas feelings, ja? Ir tā, kā kaut kādiem kazino standartiem mēs arī esam pielāgojušies, gan tam, kā mēs izskatāmies, kā mēs visu dalām. Mums tas uzstādījums ir izglītojoši to darīt un ar prieku to darīt, lai cilvēkiem ir ne tikai tas, kas atšķir mūs no tāda kazino, klasiskā būtu kazino, neinteresē nevienam, kā tu jūties, ko tu dari, vienkārši spēlē. Liec naudu, uzvar naudu. Spēlē un redzēsim, ja. Mēs ejam, lai tā pieredze ir forša, lai cilvēks arī iemācītos spēli. Kazino tev neprasa, jā, lai tev neviens kazino neprasīs. Tu mācēji vispār, tu zināji vispār, ka tur ir vēl tādi ekstra noteikumi. Es biju kaut ko redzējis. Zinu, mēs tev pastāstīsim no pieredzes, un tad mēs vairāk dalamies ar to pieredzi. Un tas ir gan tajos mazajos pasākumos, kur, piemēram, klasiski tur draugu mazā 5, 4, 6 cilvēki paņem pokeru, pat tur jau mēs pastāstam, kad ir varbūt cilvēki nezina līdz galam precīzi pokeru noteikums. Ja? Mēs pastāstam, mums ir galvenais, lai cilvēki saprot, ko viņi dara, lai mēs iemācam to feeling, un tad jau viņi noķer arī to spēles garšu. Un tad ir tā otra grupa, ir arī ne tikai par pokeru, bet, teiksim, arī zvana jau saka, es gribētu ļoti bieži tas balstīts uz kaut kādu pieredzi, vai to, ko viņi redzējuši internetā, vai to, ka viņi jau ir bijuši kādā no mūsu pasākumiem, kur viņi arī jau ļoti apzināti zina, ka viņiem vajadzēs tur tādus un tādus galdus, viņiem būs tik un tik cilvēki. Atkal ideālais klients, ja? Bet jau tāds liels, plašs klients, ja? Kurš grib jau daudz galdus, pieredzi. Un tad mēs arī uzbūram to pieredzi, es gribētu teikt, tādu gan
gana plašu, ja tur izveidojam spēļu naudu, cilvēkiem izdalām šo spēļu naudu pie ierašanās, tad viņi ar to spēļu naudu kā monopolā būtībā viņi iet pie galdiem, mācās spēles noteikumus, spēlē un ar šo spēļu naudu norēķinās. Un arī tur viss skaisti notiek, cilvēki iemācās. Un tad ir tas klients, kurš uzvana un īsti nezina, ko viņš grib. Un tad mēs vienmēr mēģinām atrast to pēc tiem jautājumiem, saprotam, ko cilvēks un kā gribētu. Un tāpat mēs atrodam, ko viņam piedāvāt. Izstāst, varbūt, kādas spēles jums ir blackjacks, jums ir rulete? Klasiskās, pokers? Tas kā trīsvienība, klasiskā trīsvienība, jā, ir tas, ko tikko kā nosauc, jā, pokers. Kraps, bingo, bakara. Bakara ir atsevišķa spēle. Tad ir kauliņu spēle, atsevišķi tas ir kauliņu galda spēle un kauliņu spēle. Tur tad tūlītās es aizmirsu, kā viņi latviski mēs viņu mēģinām saukt vienkārši par 1000 punktu vai 10,000 punktu kauliņu spēli. Okay. Labi. Tā man jau tagad. Tad ir vēl vīna rulete. Tas ir pagājušajā vīna rulete, ka mēs arī esam kā tos būtu pareizāks vārds, tā kā Bet jūs paši to vīnu ruleti taisat? Jā. Tur bija tas, kā viņa bija, tas vīnzins Jānis, laikam arī vārdā. Vīnu ruletes Latvijā taisa, un mēs neesam novatori šajā jautājumā. Vienkārši tas ir kaut kas, kas ir saistīts nedaudz ar likmju likšanu, ar minēšanu, un tāpēc mēs esam šo tēmu paņēmuši. Tikai tā, mēs mazliet vispusīgāk pieskaramies un vairāk kā izklaidēji. Savukārt šajā jau vīnziņu, vīna tajās vai viņas vīna kazino, tur jau viņš iespējams ļoti delikāti jau tur izstāsta, jau niansēs. Mēs vairāk esam šis izklaides formāts, ja? Tad ir vēl, mums ir vēl pat spēles, kuras ir uzbūvējamas, sanāk ir pokera vai kāršu rulete ir tāds galds, kur ir kārtis un tu liec likmi uz to, kādas būs kārtas, un tad dīlers dala kārtas, es saku, tās kārtas un spēles ir dažādas. Mums ļoti bieži klients prasa jau uzreiz to pašu pokeru, blackjacku ruleti, un ja cilvēks pasaka, ka mēs vēl nezinām, bet mēs kaut ko gribētu, tad mēs tās opcijas, kādas spēles mēs varam vēl piedāvāt. Kā ir pieņemsim kaut kādam kauliņu spēlēm vai bakaram, tas ir aziātu spēles, tā kā tas nav Eiropas tirguma vispār parasti piemērots. Kauliņu spēle, kraps noteikti neteiktu. Kraps ir bišķiņ cits, bet tieši bakara un kauliņu spēle, kas ir, tur, piemēram, tā kā tu saki, kaut kā 1000 punktu, tur, teiksim, kaut kas tāds, vai kas ir, no aziātiem ļoti tipiski šitās Latvijā loģiski mēs kauliņu spēles un bakars un tā tālāk, bet kas viņus pasūta vispār? Mēs nevaram runāt par lielu aziātu tirgu, kas mums ņem šīs bakaras loģiski. Ja? Bakari mēs skatāmies aizpagājušā un vēl 3 gadu griezumā to statistiku. Viņa ir viena no mazākajām spēlēm, kuras ņem, tur 4-5 galdi gadā. Ja? Man liekas, viņa viena no varbūt tādām interesantākajām spēlēm. Viņa ir viena no ātrākajām. Ja? Viņa ir samērā ļoti ātra spēle. Un tās kauliņu spēles, par ko ir vēl vairāk stāsts, citreiz, kad es klientu runāju par dinamiku. Ja? Pasākuma dinamika. Ja? Jums pasākums ir tāds liels, apjomīgs, viņam ir jābūt dinamiskam, vai jums ir iespējams liels, bet ļoti lēns, gauss. Tādi retāk, ja parasti tie lēnie pasākumi ir tieši tie mazie privātie pasākumi. Ja? Un tad mēs runājam arī par spēļu dinamiku, jo tas kāda būs. Piemēram, no cilvēku skaita arī daudz, kas ir atkarīgs, ja pasākumā ir 300-400 cilvēki, mēs varam, protams, arī atvedīsim vienu galdu, ja? Bet vai ar to vienu galdu, viņš būs tā kā, es nezinu, tāds pazudīs, jā. Un mēs gribam nosaukt pasākumu par Las Vegas. Tad, piedodiet, tad varbūt tomēr nosauciet par kaut kādu tur ballīti. Vana bija Las Vegas. Jā. Jo 300 cilvēki mēs ar lielāko prieku atvedīsim vienu, bet uz 300 cilvēkiem mēs vienmēr sakam, pusē no cilvēkiem vajadzētu būt kapacitātei kaut ko darīt. Ja jau viņš atnāk uz Las Vegas vai tur kazino ballīt vai tur kaut ko ar šo tēmu. Kas ir tāda stilīgākā, tad lielākā ballīt? Lielākā ballīt gan 2500 cilvēkiem Ķīpseles izstāžu zālē. Ok. Kas pa uzņēmumu?
Uzņēmums? Nevar teikt. Jā, nevar teikt. Tur nopietni parakstīja līgumā, kad Okay. kad nevar teikt, bet Ķīpsels izstāsta. Kas tur bija? Tas bija kaut kāds Lasvegas vakars, kaut kas tāds? Visā Lasvegas tā arī bija. Tu ienāc iekšā pasākumā, un tur bija milzīgs uzraksts Lasvegas. Welcome to Lasvegas. Jā, Elvis Preslejs dzied, jā, un tur bija, vai Bruno Mars, kas... Tur bija, jā, es jau saprotu, man ir vairāk tā atbildība par, lai tas izkazino tur griestos, bet tas bija, viens no lielākajiem kombinātiem, kādas būtu. Tādā pasākumā tu iejūties, ka tādā Lasvegasā, ka tu aizies uz kazino un tu neredzi ne galu, ne sākumu, ne beigas tai kazino mājai. Tur bija tāda pati sajūta. Ja? Food zones bija pa vidu. Mēs izstāžu zāli, Ķīpsels izstāžu zāli. Food zones bija pa vidu, jo bija tik daudz cilvēku, ka viņi... Tā daļa, kas ir ieejot iekšā pa kreisi? Jā, pa kreisi, jā. Lūk, un tik liela tā zāle bija, kad tik daudz... Privātais uzņēmums? Nē. Liela sabiedrība. Pa vidu... Es man liekas pat zinu, bet labi, jā, es neteikšu skaidri. Pa vidu ēdamgaldi tīri, kur cilvēkiem kaut vai apsēsties, ja? Un pa riņķi mums bija, mēs vairs pat nevarējām vienkārši piedāvāt spēles, kā parasti tur kaut kāds mazs stūrīts, tur blackjacks, ruleti, ja? Mums bija pa zonām. Mums bija zona ar poker zona, ruleti zona. Bišķi mazāk par 40, jo spēles mums ir... Cik daudz galda ir, ja? Mums ir vairāk, tagad jau, tas bija 19. gadā. Nē, 18, 19. Tas bija jau labu laiku atpakaļ, bet zonas bija, tad klasiskās bija blackjack zona, ruleta zona, poker zona, arkādas spēļu zona, kauliņu zona un laimsrada zona. 6 zonas, jā, un katrā zonā 4 līdz 6 spēles. Sanāk 6, kaut kas bišķi zem 30, tad tajā brīdī tas bija zem 30 spēles, jā. Bet viņas non-stop griezās, jo tu pats tā kā organizē to pasākumu, bet tu pats tajā pūlī nedaudz jau, kad tu ej apskatīties, kā tajās visās zonās viss notiek, vai tur viss nav aizķeršanās, vēl kaut ko, tas tāds masīvs pasākums, es teiktu, 10 gadus pasākums varbūt, tā no apjoma, jo Latvija jau, Latvija tas kapacitāte nav. Bet cik Latvijā vispār ir tādi uzņēmumi, kas kaut ko līdzīgi dara? Kas līdzīgi dara? Man reiz mācīja par konkurentiem neko daudz neteikt, lai cilvēki paši dodās un mācās no viņu piedāvājuma, no mūsu piedāvājuma uz rokas pirkstiem. Cik ir uzņēmumi, kas, piemēram, piedāvā, kas var nodrošināt, piemēram, to pašu kaut vai Baltija, ja? Neņemsim Latviju, bet Baltija, jo mēs varam viegli samērā. Es saprotu, ka Lietuva kaut kāda ir, ja? Jā, tie mums arī tā kā lielākie ir, kas strādā, jā, tur tā... Bet Latvijā es esmu redzējis, ka tur vairākām tur laikam, man liekas, gan aģentūrām, gan kaut kādiem tur, kuriem it kā ir tur poker galdi un tā tālāk. Man liekas, ka viņi tā kā vienkārši, paņem jūsējus galdus, vienkārši apakšnomā, tā kā dod nevis dod pa taisno. Tāpēc man vienkārši tāds jautājums, kas reāli vēl Latvijā ir, kas nodrošina tādu servisu? Es nepateikšu tagad uz sitienu, bet vismaz 2. Viena kompānija, kurā ir... ir tāds, ja? Lai saprastu, kas tad tas servis, ja? Jo mēs te varam, mēs ejam jau vīnu ruletē, tur pokerā... Vīnu ruletē, tur skaidrs. Vismaz kā es to redzu, tur ir viens spēcīgs spēlētājs. Tieši vīna ruletes jautājumā. Es teiktu, jā, 2 tur. Man liekas, ka viens. Labi. Spēcīgs tāds. Okay. Un tad ir pārējie, kas vienkārši, man liekas, tā kā pavalkās līdzi trendam. Mēs arī, piemēram, domājam to vīna ruleti taisīt vienā mirklī tur ar partneriem, bet kaut kā mums tas projekts apstājās, un es nezinu, vai mums tā kā baigā vēlam tur līdz tiekšā. Kāpēc mēs izlēmām? Mēs izlēmām tāpēc, ka izdzīvos, kas pielāgosies, vai izdzīvos, kas mainīsies. Ja? Mums ir forši klienti, tā bāze, vai zināt, tev arī tas pats ir, ja? Bet, piemēram, tu novadīji jaunam foršam pārim kāzes, ja? Viņi tev neņems pēc gada atkal kāzes vadīt, ja? Es ceru. Es ceru. Jā, bet sapratu, jā, ka tu nešaus ar to vienu savu piedāvājumu vēlreiz. Protams, gadās, jā. Tu jau mums esi pieckārtīgais kāzu vadīt. Es tev varu bišķiņ savādāk izstāstīt. Mums arī tagad tieši viens uzņēmums, kuram es 3. gadu viņiem vadu ballīti.
Un tagad man slēdzās iekšā tas, ka prāts, mēs jau visu esam darījuši. Tā kā, Bet kaut tu dari kāds visu laiku vienu vēl un to kaut pašu? kāds. Nē, man ir kaut kādas lietas, kas ir tādas vairāk tādas ejošākas un tā, kur es viņas bieži vien vienkārši ieliku, tikai tāpēc, ka es zinu, ka viņas strādā. Tev nevajag lauzt sistēmu, ja viņi strādā. Bet man vienmēr ir tā, ka es kaut kādu daļu pielāgoju. Bet, ja tas ir klients, kas, piemēram, pagājušajā gadā mēs jau esam kaut ko tādu darījuši, mēs nākamgad nedaram to pašu. Par to ir stāsts, jā, kāpēc tāda vīna rulete uzdzima, vai tāda ideja. Teic, ka tas klients ir labs, jā, viņš arī grib varbūt no tevis. Ja viņš redzēja, ka tu labi piedāvāji, vienreiz uztaisīja dinamisku pasākumu, otrreiz uztaisīja mazliet lēnāku pasākumu. Abi pasākumi izdevās, jā. Bet trešajā gadā tu to formātu, kas principā ir kaut kāds kazino galds, varbūt tu pat gribi, bet tu vairs negribi ne pokeru, ne rulēt blackjack, ne kaut kādu bingo, kaut ko vēl. Un tad iedod vīnu rulēt, kaut kas, jā, tev visu laiku ir jāpielāgo tas. Un runājot par to konkurenci, tāds viens liels vai lielākais konkurences iespēja, man liekas, tur viņi dalās, jā, bet tas ir Lietuvā. Latvijā mums ir kaut kāds maziņāks vai tāds vidēji maziņš. Kas ir tas Lietuvas? Kāņi bija nosaukt? Kaut kas ar nomu, jā. Viņiem ir lietuviskais nosaukums. Bet, es zinu, ka kaut kad man laikam ir divās mums vietās, bija vienā pasākumā, es tā toreiz, man liekas, stāstīju. Ir divās Viļņā un Kaunijā ir, jā, par to ir un par to, kad ir, un tāpēc es nezinu, vai tas ir viens, vai tie ir divi uzņēmumi, jā, un tad citreiz viņi var atbraukt, citreiz viņi nevar atbraukt uz Latviju, ja viņiem kaut kādas, iespējams, loģistikas lietas vai kas, tīpaši decembrī, kad visiem visu vajag, jā. Viņi kaut kādā ziņā, nezinu, ar cipariem arī tā kā konkurē ar tevīm, vai viņiem tur, teiksim, transporta izmaksas viss jau tā sadārdzina visu, kad nav tā kā viņus no sērijas ņem tikai tad, ja tu neesi, piemēram, pieejams. Nezinu, mēs esam par kvalitāti un izpildījumu ļoti augstu, un tas ir tas mūsu prasība gan pret mums pašiem, gan arī mēs to sakam klientam, un tas iespējams to cenu paceļ augstāk, ja mēs esam cena ziņā augstāki. Kā ir tagad uz doto brīdi? Neesmu skatījies datus, kā šogad viņi ir iestartējuši. Ja? Jo to cenu jau mēs arī varam, viņi nav tāda super akmenī iekalta. Ja? Tur apjomu varam iedot kaut kādu atlaidu vai tur ekskluzīvu super tuvu vieta mums Rīgas centrā, tur, kur visi, ja mums ir jādomā, tu arī, kad pasākumu brīdi, tu taisi tāmi, ja? Tev pasaka, mums lūdzu Liepā, jā, tur kaut kur, tagad degvielas cenas ir šitā, jā, tagad jāuzstādās pa dienu, tad ir jautājums, vai tev tur iepriekšējā vakarā jāuzstādās, un tad tu domā, kas ir izdevīgāk aizvest visu, uzstādīt un braukt mājās, paņemt viesi, tev sākās tad loģistikas murgi kaut kādi, jā, un tas visu to cenu pēc tam ceļ augšā, vēl kaut kas. Jā. Mums Lietuvā, tad Kaunijā vai Viļņā ir viens lielākais Baltijā tas konkurents, tad ir mazliet daži uzņēmumi Latvijā un Igaunijā, kas var pokeru atvest, kas var iespējams blackjacku atvest, tā, nezinu, vecpuši. Jā, un tad ir vismaz bija viens vai divi uzņēmumi, kuriem ir arī jau rulete un blackjacks. Bet tāpat šie paši uzņēmumi, tad, kad viņi paņem lielāku pasūtījumu, kas ir kaut kāda vairāk galda, tad ir tā, kā tu teici, ja viņi atved to savu vienu, divus galdus, un viņi paņem no manis tos savus trūkstošos, un cilvēki mūsēji dodās strādāt. Kā ar cilvēkiem vispār, Tad taču neturi, 50 cilvēku štatā, kurā meklē, tur vajadzīgs viss darbs, galdas, lai viss darbotos. Tas ir, mums ir datubāze būtībā ar cilvēkiem, ko mēs esam izveidojuši gan Lietuvā maziņāk, Igaunijā un Latvijā. Latvijā lielākā tā datubāze ir samērā pateicīgi, varbūt tie online kazino, jeb šīs tiešsaistes, kā viņas tur saucās tās spēļu platformas, ja, kā, lielie uzņēmumi, kas... Online kazino, jā, sauksim, kā viss saprot, jā. Bet, un tad šie cilvēki vienkārši viņiem, papildus kaut kādas haltūrītes ir, ja, piestrādā. Bet... Tas taču baigi atšķirās tomēr. Tas jau nav gluži viens un tas pats. Jā, un tāpēc tev ir jāskaita. Tev ir jārunā tie cilvēki, kas strādā online kazino, 99% nemāk pat skaitīt. Tāpēc mums tas mācību process ir tāds. Mums ir pamatā jau tagad Latvijā darbojās, teiksim, viens liels kazino, kazino, jā. Agrāk darbojās daudzi kazino, jā. Bet tie darbinieki jau ir izmācīti, viņi iespējams tagad ir 10
20 gadus vecāki nekā viņi oriģināli bija, bet viņi ļoti labi, tā kazino skola, kas ir īstā kazino skola, viņa izmāca to cilvēku par, man liekas, universālo karēvi kazino krupjē, ja. Online viņš arī kaut ko zina, un tas ir tāds pamats labs, ar ko strādāt, kad citreiz mēs esam citreiz prasījuši, vai kāds kādu var ieteikt, mums iesaka, ka kāds cilvēks, man tur ir 2 pusgadiņu strādāju par tur blackjacka dīleri. Mēs tā, parunājam, ja, jo dažādi ir, ja, blackjack, man kolēģis vienreiz teica, to pat pētiķi man apmācīt, un pētiķis tev var izdalīt blackjack, ja, pokerā jau pat pētiķis bišķi apstulps, ja, bet blackjacku točni pētiķis tev var izdalīt, ja. Ruleti pokers būs jau grūtāk, ja, ruleti te pējauti, tas ir pējauti ir pats trakākais. Izmaksas, ja, tas, man liekas, ir tīri bumbiņi iegriezt. Bumbiņi iegriež, visas darba vietas bumbiņi iemāca ļoti labi iegriezt. Bumbiņi iegriezt māk, jā. Tu, teiksim, ja es tagad ņemtu tevi tur darbā kaut kur, tad es tev nedēļu... Es vienkārši industrijā strādāju. Bet nedēļu tu točni mācītos to bumbiņu griezt, jā. Ne jau non-stop, bet tu mācītos nedēļu griezt, jā. Un tad arī bez problēmas, bez ķibeles tu to izdarīsi. Jā, pokers jau grūtāks, tur tās kombinācijas un izpratni par to, kā tas spēle tiek vadīta, un pārējās spēles kaut kāds krēps, mēs arī tādas spēles, kas ir sarežģītāks, mēs esam, mēs domājam, izklaides kazino, mēs varam noteikumus samazināt, jo tas apjoms, teiksim, arī tam pašam krēpam, jeb kā kauliņu galdam, ko sauc, nereāli sarežģīta spēle. Un mēs esam viņu optimizējuši tā, lai cilvēkiem ir tā pieredze, lai viņi saprot, viņi taču filmā tā dara, tad mums arī mēs filmā, kur lūdzu tev kauliņu met, jā. Bet priekš izklaides, ja mēs nevaram tur 20 minūtes cilvēkus 300 cilvēku pasākumā mācīt, kā spēlēt, kā spēle strādā. Jā. Zinu, varbūt izstāstīja, man liekas, ka daudziem uztrauc tas jautājums, gribās uztaisīt kaut kādu tematiku pasākumu. Uztais tematiku, vai mums būs kazino vakars un tā, vai tur kaut kāds tur Vegas, vai tur, 007, James Bonds, tur kazino Royale un tā tālāk. Te viņi izdomā, ka viņi, piemēram, grib kaut kādus galdus, un tad viņi tā kā, bļāviens, mums varbūt tur, kolektīvā kādam tur atkarības vai vēl kaut kas, un tā. Kas ar to aspektu ir? Jo es zinu, ka tur daudzi noteikti var nolikt. Mums ir tādas pie pārdošanas, ja, kad mēs zvanām firmām un stāstam par to foršo konceptu, kādu mēs varam piedāvāt, tad ir Latvijā tāda grupa kompānijas, firmu, tie HR darbinieki, kas pasaka, paldies, mums jau darbā pietiek šie atkarībnieki, ja. Es saku, es nezinu, ar kuru galu man ir jāsāk tās. Būtu vajadzēja atkarībnieki. Jā. Bet vienkārši uzliek nereālāko bloku. Un es ar tur, jo cilvēkam pasaka kaut kas ar... Viņam taču katram ir savas tās iedomas, ja vienam mēs tur asociējamies ar šīm laimētavām, kas tagad centrā ir nolikvidētas, ja, bet, ar tīri aparātiem, jā. Aparāti vispār, mēs vispār, tas nav ar mums saistīts, jā. Bet asociācija, jā, tiklīdz tu kaut kā dzirdi vārds tur izklaides kazino vai kaut kā. Kāpēc tas pašs aparāts to nepiedāvāt? Vai tas ir galīgi tas ir ar to leģendāro 2500 cilvēku pasākumu saistīts. Mēs bijām arkādas, mums bija, es jau tev teicu, viņi bija pa zonām, tur bija zonas, un viena zona saucās arkādas spēles, un pie arkādas spēlēm tur bija gaisa hokejs, boks, kaut kāds tāds klasiskās spēles, un bija 2 aparāti nolikti, pokera, automāti, tā kā vienroči, viņus par vienročiem sauc. Mums tur bija monētiņas, mūsu monētiņas, tu vienkārši met monētiņas un vienkārši spēlē. Pasākums bija sācies, laikam, 7 minūtes, un pirmie aparāti jau bija nolausti. Ko mēs runājam par un tu biji visās zonās uzlīdz atbildīgos, ne jau tur tādus muskuļotus bodyguards, ja, kas tev tur sargā visas spēles, ja, jo tu nedomā, ka cilvēki atnākot uz tā kā saviesīgu pasākumu, atnāks kaut ko laust vai demolēt, ja. Ja es pareizi savaru, kas pa uzņēmumu, tad es par to nemaz nebrīnos. Pēc tam... Vienkārši tas deva tādu lielu mācību neņemt un nepiedāvāt to,
ko var viegli salauzt, un to, ko tu nevarēsi viegli salabot. Bet kā tu kaut kādās tādās pašās kaut kādos Fēniksos vai vēl kaut kur cilvēki tur iet? Viņi, bet man liekas, tur viss ir nodrošināts. Viņš arī tur, man liekas, ārdās. Tur, nē, pagaid, lai viņi dara, ko viņi grib, bet tas viss ir apdrošināts. Ja? Teiksim, tu esi apdrošinājis savus aparātus, es jau nevadu, teiksim, es nezinu, bet tu neved uz pasākumu kaut kādu planšeti, piemēram, tu planšeti vadi pasākumu, ja tu jau planšeti neesi apdrošinājis, es ticu, ja? Tev atnāk kaut kāds vedēja tēva, tur labākais čoms, kas vienkārši apskauj tevi tik traki. Man būtu īstenībā jāpadomā, tāpēc man liekas, ka man viņi ir apdrošināti. Man šķiet. Labi, tu atved kaut kādu inventāru, nezinu, burju mākslinieka inventārs, piemēram, vai es nezinu, arī tu jau neapdrošinās tā kā katru lietu, it īpaši tajā reizē es neiedomājos. Tagad, ja tā domā, tad, protams, vienkārši visu apdrošina un miers, ja tev salauzīs kaut kāds kuilis atnāks, tur salauzīs to. Viss, jo mums arī lūst inventārs. 7 minūtes atnāk, un tu vienkārši ņem un daudz. Nē, viņš viņu daudz, tur bija stāsts vienkārši, ka tas pasākums pat nebija uzsils, viņš vispār pat nebija vēl tā normāli iesācies, spēles bija palaists, viss ir, un ārkārtas zonā, man liekas, pirmajā stundā beigās, tas gan bija labākais pēc 3 stundām vai 4, es nezinu, cik bija stundas tas pasākums, bet ārkārtas zonē vienīgā spēle, kas izdzīvoja uzmini, kura bija? Boks. Protams, jā, loģiski, jā, tur ir kaut kāds 5-6 spēles, tur ir gaisa hokejs, tas vēl kaut kāda aparāta, vēl kaut kas, boks, jā. Boks bija vienīgais, kas izdzīvoja. Tā kā, ja jūs gribat uz pasākumiem kaut kādas ārkārtas spēles, točni varat boksu paņemt. Es ticu, ka Latvijā tie, kas dod boksu ārā, tie arī, Tad tās boks arī ir pieejams? Varam dabūt, jā, atvest, viņš ir, mums nav sadarbības partneri, viņš ir, bet šīs ārkārtas spēles, tās dažas, kas mums nebija, tās mēs pielikām klāt. Bet, jā, un tad bija jautājums, kurš par to maksās. Jā. Labi, mēs bišķiņ aizpildām, mēs sākām runāt par to atkarības jautājumu uzņēmumos, un vai tas ir tāds tā kā baigais stereotips, vai tas ir actually kaut kāda problēma, kur tā kā jāuzmanās no tā, vai kāds vispār ir? Personīgi, es no tās personīgās pieredzes pasākums, jā. Normāls parasts pasākums bija Mežotnes pilī, jā, mēs pie Bauskas esam, tur ir liela tirdzniecības centra atklāšanas vai, teiksim, pasākums, tā kā svinību daļa vienkārši notiek, jā, tur viss, teiksim, vadība, menedžments tur tiekās, viss notiek, un it kā foršas spēles, vēl pat Reiniks dzied uz skatuves, vēl viss, tā kā ballīt, viss notiek. Cilvēkiem arī, viņi nezina spēli, viņi atnāk, viņi to ruleti pamācās, jā. Mēs gribam izstāstīt sākumā noteikumus, jā. Mums ir svarīgi, lai cilvēks zina, ko viņš darīs, jā, kā spēlēt, lai viņš noķer to fišku, jā, ar to fišku noķer to fišku, jā. Un tad tev blakus, es viņu nosaucu par tādu, es arī, kad es krupjē stāstu, ko mēs darām, kā mēs strādājam, es stāstu, gadās ļoti reti, bet gadās šie puvušie āboli, tāds, pilnīgi tāda personība, kas ir, nereāli atkarīgs, viņš ir tik ļoti fokusēts uz sevi, uz savām likmēm, viņam vajag, lai tu ātri strādā, lai tu nerunā ar citiem, lai tu dari savu darbu. Okay. Jā, un tādi pa šiem gadiem, nav daudz, uz abiem visiem 10 pirkstiem skaitām varbūt cilvēki ir, ja, bet ir, ja, un ko tad ar tādu darīt, ja? Un tad ir dažādas tādas jau psiholoģiskās prakses, kā mēs būtībā visus, viņš ir viens un galds ir pilns, ja, piemēram, tur, 10 cilvēki stāv pie tā galda, tad mēs maksimāli mēģinām viņu nomierināt, lai viņš tāds apdzēš savu uguni, ja, bet mums ir jāturpina, mums ir 2 varianti, vai mēs izvēlamies iet viņa ceļu, ko viņš grib, ja? Vai vispār klusēt un brutāli darīt savu darbu un tur ļoti ātri to visu darīt, lai gan tas viss vienkārši for fun, ja? Prieka pēc. Ja? Vai arī viņi ņemt no trases? Vai arī viņi ņem no trases, ja mēs citreiz viss galds, tas krupjē panāk, ka tas galds palīdz viņam, tam cilvēkam aiziet prom, ja? Vai ar to pagriežam to visu galdu pret to teroristu. Jā. Nevis viņa prasībām pakļaujamies, bet pagriežam tā, lai tie pārējie jau saka, vecīt, tad, zin kā, tu nevari tur pasākumā mācīt cilvēkiem, ko darīt. Viņi ir atnākuši izklaidēties, jā, un tu tagad viņiem stāstīs, tu nevarēsi nākt pie mana galda, jo tev ir kaut kādas atkarības. Bet tu panāc, ka viss galds viņu aizdem prom. Pieņemsim tāds uzņēmuma menedžers, tur, teiksim, vadītājs, viņam vajadzētu par tādām lietām tā kā aizdomāties, vai tā kā, vai par to nevajadzētu satraukties? Tur bija
konkrēts. Un tā ir tad, kad mēs konstatējam tādu faktu par to cilvēku, tas ir reāli viņš viens tāds. Parasti tas tāds, bet tas ir reti, bet ir šis tāds puvušais ābols, kurš atnāk un mēģina to pasākumu pūdēt, tāpēc, ka viņam ir nereāli slikta pieredze, viņš tur visu pakās, viņš tagad beigšņi grib to visu izlikt mums ārā, vai arī tieši pretēji viņš grib spēlēt, viņam ir tas gamblers, tas atkarībnieks. Uzņēmumi citi zina, citi nezina, citreiz kolēģi jau zina un saka, šito labāk nelaist pie spēles, viņam jau tur. Bet, jo tā kopējā fona, jau mēs iepazīstinam ar to, kā tas ir kazīno, kā tas ir tas kazīno, kā būtu, ja tu aizbraukt uz Las Vegas, kā būtu, to feeling noķert. Tantes, kas nekad nav spēlējuši, viņas pēc tam priecājas, viņas saka, man pie tā smukā puiša veicās, Viņi vispār nav spēlējis, Man pie tās meitenes arī riktīgi labi pasaucam, kā to meitenes sauc, Tāpēc, ka Mainscība, vai kā tas bija kā tas pareizi saucās? Ka dēļ tā, kas izdarīja to, vai tur dēļ tā un tā cilvēka, vai tāpēc, ka tur, nezinu, es tur paņēmu krūzīti rokās, pirms es tur uzliku likmi, tāpēc tur aizgāju un... Nē, to visu tādā foršā. Tas ir tas pasākums, tāds foršs, tāds vienkārši, čatiņš, viss notiek, un cilvēki iemācās, pamācās tās. Mēs jau neesam nākuši iemācīt, mēs esam izglītoti, kā spēlēt un forši pavadīt laiku. Es atceros kaut kādus pāris gadus apakaļ, es nezinu, vai to atceries, vai ne, es biju uz Zimeni paņēmis rulets galvu. Kas bija labākais kurjos tanī reizē? Es pēc tam to gribu uzprasīt par kurjoziem vispār, kas ir noticis tāda liela atgadījuma un tā. Toreiz man mamma, viņa nekad mūžā nav bijusi vispār kazino, viņa kāja nav spērus. Un bračka tāds pienāk, viņš tāds saka, visiem ir, paņem kaut ko tur uzliec. Viņi tā, ko tad, tur bija 500 kaut kā tur tās naudiņas, $500 vai kas tur, un kā. Klasiski, Viņi tā, tipa pāram liec par mieru. Un tagad, kaut ko uzliek. Viņi tad, uzliek tur kaut kā, tur nezinu, kas 13 sarkans no sērijas, kaut kas tā uzliek. Kā tā liekas, kas izkrīt 13 sargi, un reāli viņi visus vinēja un vakar nagu. Nākamajā dienā man čoms zvana, tā kā prasa, klausies, mammai viss kārtībā, tā kā nav tā, ka viņi tur, nezinu, pēkšņi uz kaut kāda vuldu aizbrauc tā tālāk. Es nomierinu, viss bija mēs nekad nevaram. Bet, to sakritību, to hohumu vienkārši, man liekas, ka tas ir gan redzēts, gan dzirdēts no krupja. Nē, vecīt, nemaz... Statistiski ļoti reti tas ir. Tas nav tā, ka super bieži. Protams, ja tu liksi, piemēram, vienu ciparu ruletē, vienā no 36 gadījumiem tev sanāks. Bet tieši visu apstākļu sakritību. Es nerunāju to, ka to vienu, bet to, ka tieši tas cilvēks tieši tanī mirklī tieši tā to izdarīja. Okay. Tur jau nav 1/36, tur es teiktu ir kaut kāds, nezinu, 1/10,000, tur kā minimums. 0,01%, rēķina 0,01, tas ir tā kā, pateikšu skaidri, 13 līdz 15 tūkstoši, tik mums ir cilvēki viesi bijuši, tik mēs esam apmēram apkalpojuši pa šiem gadiem. Tad precīzi mēs nekad neizskaitīsim, bet tā pa lielam var. Un pats esmu redzējis, un arī krupjiem mums ir stāstījuši, un spēļu vadītāji, ka atnāk vienkārši čalis, kuram pasaka visas lietas, vai nu būs vai nebūs, uzliek ir bijis, kā ļoti bieži pasākumā pats kaut kāds īpašnieks mazliet distancējās, viņš nespēlē, jo viņš ir uztaisījis saviem darbiniekiem, vai viņš jau nespēlēs, bet viņš arī atnāk, viņš uzliek, piemēram, mums ir ļoti klasiski, mēs iedodam štuku, visiem ir 1000, lieka štuka, jo mums, paldies dziedātājiem, mums tagad ir vesels pat pamats. Sveiciet citiem zēniem, paldies par štuku, jo tas ir tāds foršs atruna par to, cik tad cilvēkiem vajadzētu sākuma kapitālu mūsu spēlēs, mēs par esam 1000, Un vadītājs paņem, uzliek 1000, arī uz skaļi izkrīt, reizinātājs reiz 35,000. Paldies, jūs esat principā vakar uzvarētājs. Pats balvu, ko nopirkāt pirmai vietai, pats varat ņemt un braukt mājās. Varat pat cash out, cash me out, visu un pašļauju mājiņās. Bet gadās, arī man patīk bija tāds, ir ļoti skaists Zemgales pusē ir muiža, tur paši muižas kungs un kundze taisīja savu dzimšanas dienu, bija saicinājuši savu draugus, viņiem tur arī balvā ļoti solīdi, visiem iedodam spēļu naudu, bet balvā visiem ir mazs zelta stienīts.
Mazs zelta stienītis. Okay. Tas pasties un smuks, jā, viss rakstīts, jā, tur 10 grami kaut kādi. Tāds tie mazie stienīši, jā. 10 tas jau ir arī 1 tas bija, ka vēl zelts vēl bija lēts, jā. Tas ir lētais zelts, kā teikt. Tagad jau vairs tur šitā netaisīs, jā, tur tu tāds, inflācija tomēr, labi. Bet visiem pateikts, jā, kad tur spēlēsim tik un tik stundas, ir tādas un tādas spēles un aiziet. Un pēdējā kaut kāda pusstunda, tagad tas mužkungs un mužkundz paši arī beidzot var uzspēlēt, visi viesi viņiem pēduši, visas spēles paspēlējuši, vēl tur pēdējie spēlē, viņi arī beidzot, pēdējās, tur, nezinu, pusstundā atnāk uzspēlē. Un vīrs uzlika uz sievas dzimšanas dienu, protams, izkrita. Sieva nākamajā spēlē uzliek uz vīra dzimšanas dienu, izkrīt. Viens pret, nezinu, jā. Un beigās, kam palika zelta stiens? Mužas kungiem paši. Vienkārši tā tas sagāja, kad viņiem bija vislielākais pots. Jā. Un tad droši vien pēc tam tev teica, tur bija sarunās, tur kaut kāds magnēts stāv apakšā un tā. Nākamreiz, kādam, kas man prasīs, vai tur magnēti, es saku, lūdzu, lieniet zem tā galda. Realitātē, ja tu gribētu, tur nezinu, kaut kādu magnētu, tu zinātu vispār, saprast, cik tas ir reāli vispār to izdarīt. Tāpēc, man liekas, ka daudzi tur sāka runā un tā, bet realitātē tas jau nav nemaz tik vienkārši. Tas ir ļoti, man liekas, sarežģīti magnēts, man liekas, kaut kāda leģenda ienākusi iekšā no pasaules, bet ir tādi vecāki buki, kas man patīk, tie gan uzreiz jau zina, ko prasīt. Un tas tur gan jau pat varētu to mehāniski uztaisīt, jā. Šak, kur tev tas pedāls? Es domāju, ko es ar to pedālu darīšu? Tur to pedālu vai tur ātrāk vai tieši apstādinās to ratus. Tāds, tehniski jau tu vari uztaisīt kādu pedālu, kas tā kā bremzē to sistēmu, bet vai tu precīzi trāpī? Tas arī kā joks. Mēs varam spriest ar visādas tā tālāk. Man liekas, labi. Es negribu tādā visā iedziļināties, savādāk mēs podkāstu aizrunāsim tikai ar kaut kādām sazvērstības teorijām, kas vienkārši droši vien nebūs pārējiem atkal tik interesanti. Bet ko es tev gribu pavaicāt? Un tā tomēr ir tāda ļoti, ļoti regulēta nozara un tā tālāk. Tur pieņemsim visādiem kazino un tā tālāk. Viņiem vajag visāds tur nenormālākas, tur visādas licences, atļaujas tā tālāk. Kā ir ar to jautājumu? Tāpēc, es nezinu, kā īsti Latvijā tas regulējums ir, jo man liekas, ka tas nav laikam tik vienkārši tā. Skaties, ir jau vienkārši šis likumā rakstīts, jā. Likumā rakstīts azartspēles ir spēles uz naudu, un azartspēļu likums ir par azartspēlēm, jā, spēles uz naudu. Okay. Tad, kad tikpat labi tu maksimā nevarētu nopirkt to pašu monopolu, jā, vai kādā citā veiklā tu nevarētu nopirkt galda spēles, kur ir kaut kāda valūta, jā, jo tā valūta ir, jā, tā ir spēļu valūta, un tā ir lielākā atšķirība, jā. Kamēr spēles, visu laiku, kamēr spēles ir vai uz čipiem, kas ir vienkārši kā čipi, vai šī spēļu nauda, tāpēc mums ir milzīgs arhīvs ar sataisītajām spēļu naudām. Nav tā, ka tur, piemēram, tāpat tur, piemēram, tev ir kaut kā tur galvenā balva, tad tā nav tieši tāda nauda, bet tā ir kaut kāda tu neesi līdzis, arī, piemēram, tas... Tu nepērc to bainu, tādā ziņā? Jā, tur tas stāsts, kāpēc ir divi salīdzinājumi, jā, arī, piemēram, ieej veikalā nopērc 2 maizes tos klaipus, reģistrē čeku, jā. Bet tev ir jāveic pirkums. Jā, un ir otra piedāvājums. Jāveic pirkums, es tev iedošu otru piemēru. Viens ir nopērts, reģistrē čeku. Otrs piemērs ir ieliec man laiku, manam postiņam share, follow, ja, un izlozēsim tur 5 laimīgos, ja, kuram vajag un kuram nevajag. Un te ir pirmajam vajag, otram nevajag. Jā, tieši tā. Tāpēc, ka tu veic pirkumu. Jā, tāpēc, ka valstī tas... tā kā iepērcies, tā kā veic kaut kādu maksājumu, lai tiktu iekšā... Bet interesantā kārtā no darbības, ko tu izdari, darbība, kā piemēram ieliec laiku vai share, tev nekādā šis likums uz šo nestrādā. Un būtībā tas ir tas pats, tu atnāc uz pasākumu kā viesis, ja, kā viesis atnāc, tu saņem šo aploksni ar 1000 spēļu naudiņām, piemēram, klasisks tāds piemērs, tu saņem spēļu naudiņu, un tu ej ar to spēļu naudiņu spēlē. Un tu neesi samaksājis neko, tev viens nav, tu pats esi izvēlējies atnākt un uzspēlēt, ja? Un tad jau tīri ļoti bieži tā veiksme tam vai,
to nevar citu, vai arī, citi arī profesionāli kaut ko saprot, ja? Un tad varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc viņš ir kaut kādu to pēc 3-4 stundām to savu potu lielo ir uztaisījis tik lielu, ka viņš var iegūt to pirmo, otro vai nezinu, kuru tur to vietu, ja? Un tas ir klasiski, ja? Balva ir kaut kāda, ja? Sportspēles. Sporta spēlēs mēs atnākam, mēs cīnāmies par kausu, ja, piemēram, tā arī ir balva būtībā, jā. Labākā, stiprākā komanda dabūna kausu, vai sporta spēles tādā ziņā, tā ir spēle, kur it kā, jā. Un, būtībā, jā, tas ir tas lielākais, tā lielākā atšķirība, jā, vārds azartspēle, jā, azartspēle spēle uz naudu, uz īstu naudu, jā. Tie būtu, nezinu, tur dolāri, eiro, tur vienalga, kurā, tur jau vienalga kāda valūta. Valsts valūtā, jebkuras, bet imagināra valūta, jeb šī spēļu valūta jau ir, viņa nav definēta, ja tā ir spēļu valūta tieši tāpēc. Jā, ir kaut kāda tur. Tāpat kā, piemēram, ir visādi tur akals, šitie tie līgumi, tur mūzikas, tur autora atlīdzībām un tā tālāk, ja tur, tāpat, teiksim, ir kaut kas, ir viens kaut kāds regulējums vienam, tad otrs un tā tālāk. Un tāpēc es gribēju saprast, kā īsti ir no šitā aspekta, tāpēc, ka es zinu, ka nozara vispārīgi tiek ļoti, ļoti regulēta, no azartspēļu, teiksim, viedokļa kā tāda. Jā, online jau tagad ir tikuši regulēti. Viņi ir tāda cipara viņiem visām licencēm un tā tālāk. Tāpēc es nevarēju saprast, kā īsti ir vispār pasākumos, vai to vispār var darīt vai nevar darīt. Jo, mums tur tā robeža ļoti plāna. Redz, mēs esam vienīgā valsts Baltijā, ja, Igaunijā, Lietuvā. Igaunijā ir tāds King of Tallinn, ja, notiek. Tas ir ar kazino saistīts, bet viņš, piemēram, neatrodās kazino telpās. Tur sabrauc tūkstošiem pārspīlēji, bet tur sabrauc 100 cilvēku. Reģistrējās, viņiem ir dalības maksas, viņi spēlē brutāli pokeru turnīru, ja? Un šīs spēles jau pa lielam viss ir par un ap pokeru. Mums ir tās spēles ir dažādas, bet tas, kad tāds formāts par atļauts, ja? Kaut kādā viesnīcā uztaisīt pokeru turnīru, Latvijā tā nevar, Igaunijā var, Lietuvā var, ja? Mums ir daži klienti, kas no Eiropas pārējās atbrauc uz Latviju, viņi grib uztaisīt, viņi man stāsta, Nīderlandē ir labs piemērs, ja? Nīderlandē viņi samaksā nesamaksā spēlēm, kur jebkurai spēlē, tā varētu būt bingo spēle, bet jebkurai spēlē, bingo vai poker spēlē, piemēram, ja balvu fonds nav lielāks par 250 eiro, viņu tā kā reģistrē, bet tu par viņu neko nemaksā. Tiklīdz balvu fonds ir lielāks par 250, vienalga, teiksim, kaut kāda X summa, kas ir, adekvāta zem, tur kaut kāda 3 reizes mazāk nekā tur mēneša tā vidējā, kaut kāda minimāla alga, piemēram, ja, tad tas būtu ok. Un, zinkot, viņi pavēruši iespēju, piemēram, tajos pašos pansionātos, kādos vecāku ļaužu dienas aprūpas centra, jā, viņiem ir, un tas azarts viņam liek tai sirsniņai nevis aiziet infarktā, bet cerams. Bet uzkurināt to vēlmi uzvarēt un dzīvot, ja, priekš varbūt nākamās spēles, ja, un savos 95 gados vēl kapāt bingo, ja, un viņi pat var tos 250, un viņiem tas, labi, viņi un mēs, ja, bet tas ir tāds interesants formāts, ko es dzirdēju, kas ir Eiropā, ja, tas nav kaut kur vēl citur, bet Eiropā tāds formāts, ka likumīgi tu vari taisīt spēles, ja viņā nesasniedz, tas balvu fonds nesasniedz, ja, tas ir viens, ja, iemaksas, ja, piemēram, tu vari nopelnīt to naudu, tur arī ir dažādi, ja tu esi sabiedriskā labuma tā organizācija, tad tu nevari pārdot 2000 biļetes pa 1 eiro, ja, 2000 nopelnīt, bet tev puse no naudas ir jāziedo kaut kādai labdarības organizācijai. Pēc tava ieskata, ja, pusi tu patur, pusi tu no pārdotajām biļetēm, piemēram, ja. Tā likumdošana ir tāda par tām Bet kā tev liekas, kāpēc Latvijā tas jautājums tā kā, viņš vispār netiek skatīts un nezinu, vai visi baidās no tās industrijas nozares, vai tas ir, vai tur aiz tā stāv kāds, nezinu, kā pāris indivīdi, kuriem vienkārši tā kā, šito mēs negribam ļaut Latvijā. Skaidrs, Somijā viss arī Latvijā, Latvijā daļēji, Somijā pilnīgi visas spēles ir nacionalizētas. Viņiem ir Somijā, ja tu aizbrauksi un gribēsi iet kazino, tas būs nevis
kaut kāds ar vārdu kazino. Arī alkohola tirdzniecība arī ir nacionalizēta. Nacionalizēta, jā. Tas nav slikti. Tas, man liekas, Skandināvijas valstīs, ja nemaldos, tur līdzīgas iezīmes. Jā. Bet ko es gribu teikt, tad ir kaut kādi vienādi, bet tāpatās arī Somijā mums ir konkurenti, ja mēs vēl neesam tikuši līdz Somijā, mēs par Helsinkiem esam plānojuši un domājuši, bet pat Somijā mums ir konkurenti, kas tad braukā apkārt, valsts ir viņu lielākais konkurents, kas ir šausmīgi, jā, ar valsts konkurēt, jo tu konkurē bet tā pašā laikā viegli, jā, jo cilvēki jau zina, un tas ir nacionāls, jā, viss nacionāls. Latvijā daļai nacionāls, jā, šīs visas loterijas un izlozes ir nacionalizētas. Tikai tas loto un... Bet tas ir nacionalizēts, jā, tas ir Latvijas uzņēmums, teiksim, jā. Viss pārējais... Jā, tieši tā, un iedomājies, ka viss pārējais arī būtu Latvijas, tad mēs te katrā stūrī vecīgā būtu attaisīts vaļā, lai tikai Latvijas budžets aug un zeļ, jā, uz iedzīvotāju rēķinu. Mēs investējam fotoradaros. Jā. ir cita pieeja. Tāpēc... Tas ir vieglāk. Tev pat nevajag būt, tev pat nevajag nākt, tu vienkārši pabrauc garām un kačing. Tev pat nevajag nevienu vainot, viss tāpat Latvijā neievēro ceļu ātrumu. Jā, tu turi to kā normu un vēl pareizai fočē vienkārši. Un tev viss plūdīs pareizi. Jo man liekas arī saprotu, ka parādījās tās jaunās mašīnas, kas vienkārši braukā pa ielām, kurām iekšā ir radari. Viņas parasti kaut kur nopirkojās tādā nepateicīgā vietā, kur tu gribi to kreiso uztaisīt vai kaut kā ātrāk. Un tad es kaut kā tā aizdomājos brīžiem, kur kaut kā visi tā kā piemirst, kas bija tas iemesls, kāpēc, lai būtu ieviest, lai parūpētos par drošības ceļiem vispār, ceļu drošību, lai uzlabotu. Bet tur vienkārši tā kā, tāds, hey, let's make some money, tā kā... Easy, jā, tieši tā, ko pateikt, visvieglākais veids, jā. Izstāsti, kas ir kaut kādi tādi baigie, varbūt kaut kādi kuriozi vai kaut kas rēcīgs, kas ir noticies pasākumus? Tie kuriozi, jā, tas jau tā viena grupiņa kurioziem ir tie lielie uzvarētāji. Tā bijis tā, ka, piemēram, labi, tur iet spēles un tā, pēkšņi zālē kaut kas tur crazy notiek kaut kas. Tā. Nē, mums bijis tā, ka, klients pateicis ļoti strikti pateicis līdz pēdējam spēlētājam. Klientam tur, 100 viesi, ja? Bet līdz pēdējam viesim, kad viesis aiziet prom, tikai tad mēs taisam, vispār ciet, jā, restorāns ciet, spēles ciet, vadītājs laikam bija vienīgais, tas vakar vadītājs, kuršam bija sava programmā, viņš viņu pabeidza, un tad tur nāca DJs, jā, vadītājs bija vienīgais, kas bija mājās ticis, jā, bet viss pārējie līdz pēdējiem, viesim, tā kā mēs 7:19 sākām un 6:00 beidzām. Bet Čālis pēdējās 2-3 stundas vienkārši, viņš tā kā, tu redzi viņa acīs, viņš vienkārši jau, viņš līdinās, viņš peld, tu viņam jau dod visādus mājienus, kad varbūt saucam taksi vai kaut kā šitā. Un viņš, tu patprasi viņam to, un pēc kādām 2 minūtēm, nē, spēlējam. Es domāju, ka viņš jau ir galīgi aizplūdis kaut kur jau domās un nezinu, universā kaut kādā citā, jā. Jā. Tā ir, 12 stundas tusēt 11 tas bija. 11 jā, stundas. Tas ir kreis. Nē, tas bija viņam čoms aizgāja kādās 9, es neatceros, tas bija sen, jā, bet es atceros skaidri, ka līdz pēdējiem viesim un nācās to galdu vienkārši turēt vaļā, jo Čalis, mājās negribēja pie sievas vai sazin, kur. Tad ir vēl citi varianti, ja. Visbieži kā mēs atvedam galdus jau pirms pasākuma, tas tā kā tad ļoti raksturīgi, tā kā mēs izvēlamies braukt. Cilvēki, viesiem nav jāredz, kā pasākums tiek uzkārtots. Ja? Viņiem ir jāizbauda tāda nerakstīti pasākuma organizatoru ētika. Ja? Mēs esam pie tā paša. Cilvēkam ir jāatnāk uz pasākumu, jābaudīt pasākumu, ja? Ko pasākums piedāvā. Ja? Viņam jāatnāk paņemt, ja? Viņam jābūt atvērtam. Bet viņam nav jāredz, kā tas viss tiek organizēts. Lūk, mēs atbraucam pa dienu, uzstādam, viss forši, sākās pasākums. Pasākumā kaut kādā laikā atsākās arī atverās tas kazino, uz to brīdi jau ir visi krupjē, viss forši strādā, un tad tas pasākums tā kazino daļa beidzās, mēs tā kā tas pasākuma vadītāji braucam prom, tur DJs uznāk, turpina spēlēt, un 3:00 naktī, viss gaismas ieslēdzam, viss varam ciet.
Mēs tagad uz tiem 3 esam atbraukuši pakaļ galdiem, Ata centrā. Liels pasākums, daudz galdi mums tur ir. Mēs parasti galdus arī, kad krupjē beidz darbu, kad galds aizvarās ciet, kad kazino sadaļa beidzās, mēs viņus speciāli apklājam. Tīri, lai viņus neaplietu, un nezinu, tad speciāli pārvalk mums ir. Lūk, un tas bija pirmo reizi, es vienkārši eju, un mēs ar kolēģiem ejam pakaļ tiem galdiem, tur ir 4-5 galdi, un uz viena galda krupjē vietā, tad krupjē tas, kas vada spēli, krupjē vietā pa visu galdu izgūlies čalis. Guļ, riktīgi aizmītis, tāds būdīgs čalis. Es ierācu, un es viņam saku, ceļamies, tur pasākums ir tā kā beidzies, jau visi kolēģi, visi jau ir mājās, pilnīgs, tā kā bluķis, ja. Es eju pie apsargiem un saku, apsargi, man ir jāsavāc inventārs, viņš guļ uz mani inventāri, ko man ar viņu darīt? Un viņi tā saka, ko mums ar viņu darīt? Es saku, kā, bet jūs esat apsargi, jūs kaut ko par drošību, par to mans inventārs un palīdziet tam cilvēkam vismaz tik līdz dīvānam vai līdz kaut ko. Viņi beigās atnāca un ar knapi viņu brutālais padusēm paņēma viņu nones nost, ja. Tā kā, Es šitā atceros, bija pāris gadus atpakaļ Jāņa svinības. Mēs tur laikam līdz kaut kādiem, es neatceros, krečs līdz rītam bija kaut kādi, tur laikam jau 4-5 no rīta, vai pat 6 varbūt jau. Un viss pasākums jau beidzies. Palicis ir kas es, tur organizators, DJs un tur, kaut kā tehniskie, tur, un tā. Bet principā visi jau Jāņi visi jau sagaidījuši rīt, aizgājuši gulēt un viss miers. Un mēs tagad ar šito ar Robertu Leismējeru, mēs aizējam, skatāmies tur ugunskurs. Kaut kas tur sēž, zin kā. Un tur tāds džekiņš, cik viņam varēja būt, varbūt 10 vai cik gadi. Viņš tādā zvaigznītē palūzis uz kaut kādu bluķīšu tur vienkārši vai krēslu vai kas tur bija. Maziņš cilvēks. Bet, laukos, zin kā, tur jau varbūt tas ok. Rīgā, man liekas, tā kā, hei, moška tu atstāji savu bērnu kaut kur vienkārši pļaps vidū randamā, tā kā. Bet ir jau silts, galvenais, lai kājas būtu silts. Nē, augsti nebija, bet mazais bija sagurs. Tas skats tāds episks. Viņš paņēma, pasaka Kevinam, Kevin te nav, bērni te nav, braucam pakaļ atpakaļ. Bet šitie tā, es saku, tie stāsti, tie kuriozi, kad kaut kas ir tur... Kurpi mēs atradām, es atcerējos, sorry. Mēs esam pabeiguši pasākumu, tagad visu kārtojamies nostas pie VEF, tajā VEF iekšā vecē, kur VEF kvartāli, tur ir tāda pasākumu tur ir daudz pasākumu vietas, un vienā no pasākumu vietām tur ir tāds skaists kāpņu laukumiņš, mēs pa to kāpņu laukumiņu visu kaudus lejā nesam, un sarkana kurpe. Vienkārši, sarkana kurpe, tā kā pelnrušķīts kurpe, visi tur vēl kaut kā daži cilvēki ir, bet čaļi, un mēs tiem čaļiem... Tas sarkana kurpi, tas nebūs jūsu. Negāja neviens meklēt pelnrušķīti. Tad neko beigās izrādās, ka pati HR meitene, kas to visu pasākumu saorganizējusi, iekāpus taksī ar vienu kurpu un aizbraukus mājās. Un es viņai saku, man likās, ka tev bija sarkanas kurpes, un es paņēmu to kurpu, neko nākamajā vai kurā tur dienā es viņai aizēju to kurpu, bet smieklīgi, kad tu ej un tā kā pelnrušķīts kurpi, vienkārši čiks. Bet, tas tā nesaistīt ar pasākumos kopumā, man liekas, tur visu kaut ko var redzēt, Man patīk tās grupas, kas ir vislabākās un kas ir vistīzlākās ballītes, ar kurām visvienkāršāk strādāt, ar ko visgrūtāk strādāt? Individuāli, man liekas, tur ir... Pēc sajūtām. Pēc sajūtām, tu jau zinās atbildi, tas vislabāk atbildi, ko tu gaidi, bet tā ir patiesība, un tas nav, man liekas, maināms. Ka ar pasākumu aģentūru ir daudz vieglāk strādāt nekā individuāli. Tad, kad vēl HR meitenes arī ir foršas, viņas ir centīgas, bet viņām vajag palīdzību, citreiz viņas ir vienas vai pārāk maza grupiņa, lai viņas varētu visu tajā dienas laikā, mēs viņas sāk jau no rīta, dekorēt vēl kaut ko, visi ir forši, bet tur viņām vajag kaut vai, papildspēku, pie tās pašas vadīšanas vajag to pasākumu vadītāju, bet var, un kur ir visgrūtāk vadīt, ir, man liekas, strādāt pat taisno ar īpašnieku čali. Ar to, kas viņš zina, kā vajag, viņš zina... Un tev noteikti nav taisnība. Tas ir loks.
Un tev ir jāizdara tā. Un jā, tas tā. Un tad ir vēl visādas nianses, detaļas, vēl kaut kas. Pēc tam tu domā, tu pēc mazai sarunāji šo mutiski, bet vislabāk būtu uzrakstījis līgumu vienkārši. Jā. Jo ir lietas, kad mēs arī savā laikā kad mēs vispār sākām daudz strādāt, mums vienmēr bija līgumi. Mēs tagad līgumus ļoti sen jau neesam rakstījuši, jo mums ir klienta datubāze, arī tās pašas aģentūras vai privātie. Mēs esam lieli, aģentūras ir lielas, ka mēs jau vienkārši avans rēķini un, vajag, protams, tas līgums ir tāda mazliet svēta lieta, vai tur tie, kas viņi skaitā, garanta vēstules, ja tās summas ir, vai ir firmas. Valsts iestādēm parasti. Nē, ir Latvijā tādas starptautiskākas firmas, kurās viņām vienkārši politika ir maksāt pēc. Vienkārši, un tur viss ok, bet tad mazu garantu vēstuli. Bija valsts iestādēm bija tā, ka ja vajag izrakstīt avans rēķinu un veikt kaut kādu pirmo iemaksu, tad viņiem ir vajadzīgs vai kaut kāds līgums vai kaut kas tāds. Jā. Ja tas ir pēcapmaksa, tad principā parasti pietiek ar rēķinu, var būt pieņemšanas nodošanas. Jo mēs valsts iestādēm kā tādām, minimāli mums tas procents varbūt valsts iestādēm. Es domāju, valsts pašvaldības, es domāju. Jā, valsts iestādēm vispār grūti ir kaut ko taisīt. Jo viņiem tā izklaide ir, un viņiem ir jātais tā pasākumi, kā nosauksim kā pasākumi, tā nedrīkst būt tikai izklaide, pasākumus jau organizē, bet tur arī budžets un tās opcijas un rocības un ir pašvaldības, kurām ir rocība un vispār abrīnoja, un ir tādas, kuras vienkārši tas nav aktuāli. Ir citas tēmas, kas viņiem ir vairāk aktuāli. Un tas ir viss ok, biznesā ir klienti, kuriem tu vari pārdot, kuriem tas viss interesē, un ir tādi, kuriem tu uzvani, un jau pirmajās 2 minūtēs, kad tu esi prezentējis ideju, par ko jūs varētu parunāt, tev pasaka, paldies, mums jau pietiek atkarībnieku. Man tā viens jautājums, diezgan daudzas visādos pasākumos bijis, es kaut ko redzējis tā tālāk. Kā tev šķiet, kas ir tā viena lieta, kas pasākumu nozarē ļoti, ļoti pietrūkst? Ko tu esi pamanījis? Visā nozarē kopumā? Jā, varbūt, ko visi dara nepareizi, vai kur kaut kāda nepatiesība ir, vai kaut kas tur, ja šitā būtu baigi forši, vai tas varētu ļoti daudz iedot, pasākuma aģentūras, ar kurām strādāju, viņas atstrādā, līdzīgi kā tu, teiksim, atstrādā, jebkurš, pat laikā arī es, mēs atstrādājam kaut kādu labo praksi vai labo piemēru, kā mēs strādājam, un tad mēs to kopējam, mēs baigi no savām komfortzonām neejam ārā, jo, mēs esam atstrādājuši kaut kādu tehniku, citreiz tas ir pasākuma tematika. Tagad, piemēram, viens no populārākajām tēmām ir kosmos un kauboji. Nezinu, vasarā kauboji, ziemā tas bija kosmos, ko es novēroju, bet līdz tas nemainīja faktu, ka gan kaubojs... Cirks, man liekas, beiga topā ir aizgājis. Cirks un arī tā pati Alise Brīnumzemē, bet, jā, interesanti bija, es arī tā salīdzināju, ka 100 gadi no lielās depresijas laika, tad bija apmēram Casino, tas Great Gatsby, bums, baigais lielais, tad arī tās Casino, tādas Great Gatsby ballītes. Viņas arī tagad bišķi mazāk palikušas, vēl joprojām ir, bet mazāk, bet tādas Las Vegas ballītes tāpatās ir. Bet interesanti tas, ka mūs pat kosmos tēmā ieliek iekšā, mūs pat kauboju tēmā ieliek iekšā. Ka tās mūsu aktivitātes nav tādas ļoti nišas aktivitātes. Viņu var ielikt ļoti daudzās tematikās iekšā. Un tas, kas nozarē ir, ir vajadzīgs tas speciālists, kas vada pasākuma aģentūru, pasākuma vadītājs dažādiem izmēriem. 300 cilvēkiem pasākuma vadītājs būs bišķi pa īsi, 30-40 cilvēkiem pasākuma vadītājs būs vēl ok. Tas, kad varbūt ietaupa tur, kur nevajadzētu, un izdod naudu tur, kur nevajadzētu. Tas man uzreiz rodas asociācija, mēs gribam uztaisīt Casino vakaru, un bez Casino, tā kā... Jā. Mums ir 300 cilvēki, bet mums viens galds. 2 dekorācijas uzlikām un vienkārši nosaucām ķeksīts, to visu. Un visiem Instagramā safotografējamies tagad pie šitā un liekam hashtagus iekšā, foršs vakars tur Casino. Tas, man liekas... Tas ir laikā tāds showdowns vienkārši, bez mazai parādam, ka mums ir. Tas ir, pieņemsim, to varbūt
varbūt citreiz pat pārmaksājot nedaudz vai kā, bet paņem kaut to vienu galdu. Zin kā, tev vismaz būs kaut kā... Skaidrs, ka ne uz 300 cilvēkiem, bet tas ir, piemēram, tur nezinu. Jā. Tev ir 30, 50 cilvēki, paņem kaut vai vienu to galdu. Zin kā, to jau būs vismaz bišķiņ kaut kas, kas tur atkal lieta tas, ka, ja tu organizē pats, tev ir kaut kāds viesinams vai kaut kāda telpa, kur tev tas pasākums notiks, ja? Tad tu neesi izrēķinājis, cik tev vajadzēs ēdinātājiem, tu neesi izrēķinājis, cik tev vajadzēs vēl kaut kādām aktivitātēm, un beigās to man pazvana, paņem 3 galdus, beigās neņem nevienu, jo viņi nav izrēķinājuši tīri, ka tas galds arī fiziski aizņem fiziski vietu. Cik maksā viens galds? Maksā kā pasūtīt, rupji, saka, tas tiešām ir rupji, 100 eiro stundā. 100 eiro stundā. Tas ir ļoti rupji, teiksim, tur no 75 līdz 100. Jā. Tagad ar šīm degvielas cenām cik ir piegāde un cik ir stundas skaits kaut kāds minimālais? Tas jau ir tas, ko es tev saku, tas ar visu piegādi, tāpēc tas viss sasumējās plus mīnus 100 eiro stundā. Ja mēs jau atbraucam, mēs vienīgais pa 1 stundu nestrādājam. Mēs nebrauksim tev uz 1 stundu. Cik ir tas minimālais laiks kaut kāds, kas ir optimāls? Jā, minimālais laiks, jebkurai spēlē var mūs, protams, ņemt uz, mums arī kāzā, tas ir īpaši gadījumi, bet mēs 3 stundas ir minimālais, 3 stundas minimālais, un, protams, mums var paņemt uz stundu 2, jā, bet, mēs varbūt kaut kādu nelielu tur... Tāpat būs pa 3 stundas. Apmēram, jā, atlaidīt kaut kādu piemērosim. Tas tāpat kā man citreiz, piemēram, pazvana kaut kādu tur to fotokastu, piemēram, paņemt, jā. Sveiki, mums te vajadzētu uz stundiņu. Jā, es tāds, mums minimums 2 stundas. Nē, es varu stundiņu, jā, tas vienkārši reiķins būs tāpat pa 2 stundām. Un tad viņi man saka, mēs Ventspilī. Es tāds, tur, nē. Jā. Tā kā, tur ir 2 varianti. Mums ir bijuši arī klienti, kuri realitātē saprot to, ka mēs nebrauksim uz 2 stundām. Tur ekonomiskais pamatojums vispār ir absolūti nulle. Tev ceļš ir sanāk beigās dārgāk. Man dārgāk sanāk to pakalpojumu nodrošināt, nekā es no tā varu nopelnīt. Jā. Nevis nekā tā rēķina summa. Ir bijuši gadījumi, ka jā, mēs tur uzliekam kaut ko tur pāris stundiņas vai kā, bet mēs nodrošinam, attiecīgi, tā kā rēķinu mēs izstādām par krietni lielāku summu. Jā. Mēs varbūt varam palikt ilgāk, ja tas ir labāk, bet mēs nebrauksim tur uz 2 stundiņām. Tas ir klientam ir jāsaprot, ka tas ir, bet atkal mēs atgriežamies pie tās plānošanas, ja? Kurš to ir saplānojis? Kurš to saplānojas, ka tas būs tā pusstundiņa vai stundiņa? Kad tās ir cilvēki, kas to dara gadiem un saprot vispār, kā tā mašinērija strādā. Nav runa par mašinēriju, runa par to, kā vispār pasākums, kā industrija strādā. Jā. Tad, un ir tādi, kas es pats organizēju, pašam tas viss būs tur maniem čomiem, jā? Tā kaut vai čomi tur 300, jā? Bet tam jābūt ar, jo mums jau Latvijā ļoti dažādi tie klienti. Ja? Mums ir tādi klienti, kuriem tās tradīcijas tiešām viņi paši jau tur no 90. gadiem bez mazai taisa, un tad viņi kaut ko paņem jaunu, un tas ir, ja? Un ir tādi, kas vienmēr ir uzticējušies aģentūrām vai pasākumu vadītājiem vai uzzvan vienkārši pakonsultējās. Ja? Jā. Bet mēs uz Liepāju līdzīgi esam braukuši. Tikai ar bingo spēli. Es bingo spēli aizbraucu, novad bingo. Jā. Man tas bingo ir, beigās stundiņa, vadīt tur vai ceļā stundas. Man ceļā ir vairāk, man stundas ir jābrauc nekā, un tas ir, mēs daram, tāpēc, kad tu jau arī kā biznesā, tu jau nesaki nē. Tev ir dažādas, vienkārši to izskaidro, opcijas, kāpēc tas būs, nemaksā vairs 100 eiro, bet tas nav 100 eiro jautājums, tas ir, piemēram, 500 eiro jautājums, un kāpēc tad tur stundas likme ir 500 eiro nevis 100, kas liekas varbūt diezgan augsta likme, kam es varu piekrist, bet ņemot vērā visus apstākļus tā tālāk, tāds vienkārši ir. Es nevaru ar maģisko kociņu uzburt to, ka, hei, tagad pēkšņi mēs esam tur ir čalis vārdā Mārs, kurš vispār Liepājā dzīvo, viņš no Liepājas, un tu viņam vienkārši aizsūti visu savu tur uzvalku un saka, davai tu apģērbies, un novad viņi tā kā es, mēs... Nē, man īstenībā, man ļoti liela mīlestība īstenībā arī pret Ventspilu, pret Liepāju un Kuldīgu, Daugavpils un tā tālāk. Tāpēc, ka viņi saproti,
īstenībā tur ir baigais pieprasījums, un cilvēki rīko, dara lietas, tur notiekās. Man tāds sajūta, ka tur brīžiem dzīvība bišķiņ vairāk klusā nekā Rīgā. Tur viņa ir šikāka. Rīgā viss ir tāds jau interesantāk, man liekas. Bet no uzņēmē, no biznesa viedokļa, sorry, es nevaru to nodrošināt tā, lai visiem būtu viss ideālos apstākļos. Tas ir iemesls, kāpēc esmu vispār to Latviju vēl vairāk apceļus, tās mazās mūžas, viesu namus, vēl kaut kas, pat daudz vietas nebūtu zinājis, ja es nebūtu šajā nozarē. Tas ir no mūsu viedokļa, ka tas ir tāds mazais plusiņš, vienkārši priecāties par tāpat kā, ja tirgo, piemēram, nekustamos īpašumus. Tu tik daudz ko dabū apskatīt. Šitien bija tur tas un tas. Un virtuvi var arī tā uztaisīt. Man ir bijis tā, ka es, piemēram, es pats kādreiz vēl nekustamajos arī kaut kādu mirklīti pastrādāju. Man bija tā, ka es ieeju kaut kādā, kaut kāds vecs, laikam, klubs, ne klubs ir bijis tur, vai centrā, vai Vecrīgā, vai kur. Un tad tur, es gribu apstīties tā kā visas telpas, kas un kā, lai saprastu. Šie tur aizved uz kaut kādiem secret rūmiem, kur tu saproti to, ka tur pa lielam neviens normāli mirstīgais parasti neiet. Tā ir tikai tur ļoti, ļoti, tāda ļoti ierobežotam lokam pieejama telpa, un tāds. Ok, labi. Mums ir tieši tas pats, man liekas, ko tik es neesmu redzējis darbā, tāpat arī tu noteikti. Mēs, man liekas, tik daudz lietas redzējuši, redzējuši uz pasākumiem, kas ir arī par tām telpām. Nedomās, kad aizbrauc uz kaut kādu vietu, nedomās, ka tas ir kaut kas, bet beigās ir Tā mērīgi var būt. Zin kā, man liekas, tā stunda ir baigi ātri pagājusi. Ok. Tā man mājās jau es iešu padalīt. Es labprāt ar tiem vēl parunātos, bet es zinu, ka mums podcasts nav 2-3 stundas, bet jā, pirms es tev saku paldies, es tev gribēju uzprasīt, kas ir tas jautājums, ko tu gribi nākamajam viesim pajautāt? Tā, tāpēc bija ļoti labi, ka tu pajautāji, tad mans jautājums nākamajam viesim. Tu jau sagatavoji. Jā. Okay. Tāpēc, ka man pateica, ka es varēšu sagatavot. Man nepateica man jautājumu, bet man pateica, ka es varēšu sagatavot. Jā. Tā kā, ar tas laikmets, tas mums ir tāds ļoti trauksmains, diemžēl, tas laikmets, kurā mēs tagad dzīvojam, jā. Mans jautājums nākamajam tavam podcastu viesim ir, kā pasākumu sfēra būs gatava nākamajai globālajai krīzei? Ok, wow. Šis ir labi. Jo šis ir, tas labprāt atnāk vēlreiz kādreiz ciemā un parunātu par Covid krīzi. Okay. Jā, jo tas arī ir pilnīgi cits. Vēl uztaisīt īri epizodi tikai par Covidu? Tur jau var... Tikai varētu būt interesanti, ja mēs varētu vēl kādu pasaukt, kas ir pilnīgi trīs tādi ļoti, ļoti dažādi viedokļi. Vienkārši padiskutēt, kā bija Covidā jo redzi, tas, ko cilvēki iespējams neapzinās, krīzes nāk un iet, jā. Nav tā, ka tu nevari tagad domāt, ka tagad nekad viss Latvijā viss būs perfekti, mēs dzīvojam perfektā laikmetā. Jā, bet teiksim, esam gatavi. Man liekas, Ulmans tā teica, ka viss būs perfekti, viss būs labi. Jā. Bet ir jābūt gataviem. Vienkārši, nav runa par to, kādas tas ir tādas baigās spekulācijas, kādas būs tās krīzes, bet krīze kaut kāda būs, un vienkārši, ko tev varbūt no pasākuma viedokļa, no pasākuma industrijas puses, un arī no klienta puses, kam būt gataviem, jā. Okay. Kam būt gataviem. Tur baigi, man liekas, jāpadomā par to visu. Tāpēc tāds globāls jautājums, kur man interesēs noskatīties to atbildi no nākamā tev viesa. Labs. Ko? Paldies tev liels. Paldies, ka pasauc. Dāmas un kungi. Jānis Jaunozos, Momento Games. Pie mums šodien ciemos lielais notikums sadarbībā ar Nordic Events un Skaņu gaismu. Tāpēc skatāmies jaunās epizodes, piespiežam tur tās pogas, kas tur subscribe, like un vispārējais, ja jums nav grūti, tā kā mums tas ļoti noderēs. Un jums pašiem arī būs forši, būs vairāk epizodes, vairāk viesi. Varbūt kaut kas interesants, kur varbūt kaut kāda jauna temata, par ko mēs gribam vēl parunāties. Tāpēc paldies jums liels, ka šodien pieslēdzāties, noskatījāties līdz galam un lai forši dienu vakars, kad jūs skatāties un tiekamies nākamajās epizodēs. Čau! Tā, tiekamies pasākumos!